daži noslēguma vārdi un secinājumi. Ja mēs skatāmies, kāpēc mēs to visu darām, un kā jau Muntis, man liekas, teica, kad mēs arī secinājām, ka tas vairāk šī vaibošana vai vibe codings ir vairāk tieši, lai saprastu, ko mēs gribam panākt, ko mēs gribam ieraudzīt no tāda produkta skatu punktā, kāds varētu izskatīties dizains un kā lietotājs to redzētu. Tad arī mēs redzam, jā, ka šobrīd gan valsts pārvaldē, gan publiskajā sektorā tā lietotāja centriskā pieeja ir kā prioritāte, kur mēs skatāmies uz mūsu risinājumiem no lietotāja skatu punkta, nevis no mūsu kā izstrādātāja, kā mums labāk patīk, bet kas ir svarīgs lietotājiem. Ja mēs šeit esam ielikuši piemēru, mēs nesakam, ka ir slikti, bet tas kā piemērs mūsu lielākais e-pakalpojumu portāls Latvijā Gov.lv, kur ir apkopoti visi publiskā sektora e-pakalpojumi, kas ir pieejami mūsu klientiem, mūsu iedzīvotājiem, kas ir gan jaunās māmiņas, gan cilvēki, kam ir slimības lapas, gan cilvēki ar kādām speciālām vajadzībām, vai ģimenes, vai vienkārši cilvēks parastais, bet, kad mēs ieejam portālā, tā lietotāja saskarne mums visiem ir vienāda. Un tad man ir jāsāk domāt, kur man kā māmiņai tagad ir jāiet, vai kā man ir jādomā šajā portālā. Bet ir skaidrs saprotami iemesli, kāpēc tas tā ir darīts. Ir noteikti vieglāk uzbūvēt vienu universālu saskarni, kas der visiem, un beigās, kā mēs zinām, neder gandrīz nekam, bet viss ir kārtībā, un mēs to saprotam, ka tas ir vieglāk, ātrāk un, protams, arī izdevīgāk, jo katras saskarnes vai katrā izskata būvēšana, tas ir laiks, tā ir nauda. Ir jāizdomā, kā šai saskarnei būtu jāizskatās. Mums ir jārunā ar katru no lietotājiem un šīm lietotāju grupām. Un, jā, beigās laiks un nauda, lai mēs šo varētu izdomāt, saprast. Bet ar šo, ko mēs šodien rādījām, ar šo vibe codingu vai vaibošanu, es nezinu, kā Munte mēs to saucam beigās latviski, es nevaru izdomāt latvisku nosaukumu, bet varbūt tev ir. Mēs pamēģinājām, gatavojoties uz šo tehnoloģiju rītu, kāds varētu izskatīties Latvija LV portāls, ja mēs viņam iedotu vaicājumu tur māmiņai ar bērnu, kā tas varētu izskatīties cilvēkiem ar ierobežotām vajadzībām, varbūt vecam cilvēkam, kad viņam iedod šos nosacījumus, kādi būs mani lietotāji, vai uzģenerē portālu, tur šeit pielikt sieviete vai pieaugušam cilvēkam, ja, viņš ir iedevis variantu. Kā tas varētu izskatīties? Protams, daži no tiem variantiem tur viņi ir varbūt dīvaini, ja, un tur pēc tam ar viņiem var pastrādāt, un ar šo mēs gribējām parādīt, ka nebūtu nav jātaisa 5 dažādas saskarnes, 5 dažādi varianti, ja es ieeju portālā kā cilvēks ar īpašām vajadzībām, vai seniors, vai jaunietis. Šīs ir idejas, kurās mēs uzģenerējam 5 variantus un varam ieraudzīt, varbūt, kad varam apvienot ģimenes ar bērniem un, nezinu, pieaugušos, ja, ka tur varam pasmelties kaut kādas idejas un beigās uztaisīt varbūt divus skatus klientiem, kā tad viņiem darboties portālā un vieglāk atrast un vieglāk orientēties šajā visā. Es patē arī neesmu nekāds programmētājs, atzīstu, lai gan esmu mācījusies, bet man to nepatīk darīt un es to nedaru, bet es arī esmu vaibojusi. Es ģenerēju atskaitas ar domu saprast, kā man būtu jāuzbūvē vai jāparāda atskaites par projektu gaitu, un es arī iedevu, kā Muntis rādīja, īstenībā ļoti nelielu to vaicājumu, promptu, uzģenerēja man atskaiti C līmenim par projekta realizācijas statusu, iedevu viņam arī, tā teikt, nelielu prezentāciju ieskatam, kā šobrīd tiek tas darīts.
Un viņš uzģenerēja īstenībā ļoti labu pirmo tādu skatu, kādus datus vajadzētu rādīt, un kas nav vairs prezentācijas skatā, daudz teksta slaidā, bet tev ir ļoti pārskatāmi redzams, ko tu varētu rādīt savam C līmenim. Un tad nākošais, ko es palūdzu, lai viņš man izdara, ir lai viņš pieliek klāt, ka es varu izvēlēties, gluži tāpat kā šeit ir 5 varianti, lai es varu izvēlēties, ka es uz šo pārskatu vai atskaiti skatos kā augstākā līmeņa vadītājs vai C līmeņa vadītājs uzņēmumā, vai es skatos kā analītiķis, kuram vajadzētu padziļinātāk analizēt un redzēt tos datus, vai es skatos kā vienkārši lietotājs, kurš grib vienkārši saprast, kas tur projektā īsti notiek. Protams, C līmenis attiecīgi bija reprezentatīvāks, ar mazāk datiem, ar būtiskāko informāciju par projektu. Analītiskais skats jau bija padziļinātāk, un viņš jau pat uzreiz piedāvāja risinājumus, ka es varu ielīst tālāk detaļās un saprast, kas tad projektā man īsti notiek. Tas vienkāršais skats, jāatzīst, viņš uzreiz pielika visādus tur emoji un salūtiņus, un likās, ka tas tāds piedāvājums tur, nevar izdomāt kādu vārdu tagad, lai lietot, lai neizklausās rupji, bet jā, viņš tas bija ļoti jautrs un tāds viegls variants, bet arī viņš parādīja visus datus, un tad, kā arī, ja nemaldos, Muntis minēja, es paņēmu visu to kodu, ko viņš bija man uzģenerējis, šim tam manis sāktajam risinājumam, paņēmu visu to informāciju, kas bija saģenerēta, un iedevu viņam vēlreiz, kā prasības uzģenerēja man šo pārskatu, nesākot ar manu tur kaut kādu izdomāto, bet reku tev ir informācija, uzģenerēja man šos pārskatus. Un viņš uzģenerēja pilnīgi savādāku variantu, kā tas varētu izskatīties, un es teiktu, ka tas ir tiešām Lovable, šajā gadījumā mēs runājam par Lovable kā risinājumu, ir izcils variants, ja tev vajag ģenerēt idejas, kā varētu izskatīties risinājums priekš konkrētas klientu grupas vai vispār priekš klientiem, vai tu nezini, kā Aigars teica, vai tu nezini, ko tu īsti gribi beigās panākt, tad šis noteikti ir risinājums, kā mēs varam ātrāk tikt uz priekšu ar idejas ģenerēšanu un pēc tam sarunām ar izstrādātājiem, programmētājiem par to, ko tad īsti mums vajag. Un tas, ko mēs vēlamies jums piedāvāt šī tehnoloģiju rītā beigās, ir, mēs aicinām jūs kopā ar mums pavaibot, ja es drīkstu lietot šādu anglicismu. Mēs vēlamies organizēt darbnīcas kopā ar jums, kur mēs kādu laika sprīdi kopā padarbojoties varētu uzģenerēt kaut ko, kas jums ir svarīgs, un jūs gribētu pamācīties, kā šī platforma darbojas, kā rakstīt šos vaicājumus, promptus, kā labāk izmantot. Tāpēc dodu jums nākošo slaidu. Šeit ir QR kods, kuru mēs aicinām jums aizpildīt, kur ir iespēja, aicinām noteikti jūs novērtēt šo tehnoloģiju rītā semināru. Ir arī iespēja attiecīgi pieteikties šīm vibe codinga darbnīcām, un ja jūs vēlaties kaut ko uzzināt vairāk gan par šo vibe codingu vai padziļinātāk parunāt ar mums par to, kā tas darbojas, tad arī droši piesakieties. Viss kārtībā, viss darbojas? Ja? Super. Tā kā, jā, links ir apakšā, bet es saprotu, ka laikam darbojas, ja? Ja? Forši, ideāli. Tā kā novērtējiet semināru, aicinam jūs uz darbnīcām, un aicinam arī parunāt vairāk par šo, kā jūs varat iegūt no vibe codinga, un kā tas var jums palīdzēt ātrāk parādīt savus risinājumus klientiem.